Jaudīgs perforators uz akumulatoru, kas var urbt un skaldīt, tas ir mūsu jaunais Hilti T6022. Perforatora svars 6,3 kg. Kopā ar bateriju tas sver 8,2 kg. Perforatoram ir SDS Max patrona, un tas visoptimālāk darbosies ar urbju diametru no 12 līdz 40 mm. Vienreizējā trieciena enerģija 8,1 džauls. Šis 40 diametra urbis, manuprāt, tam neradīja vispār nekādu slodzi. Tad droši var likt krietni lielāku izmēru. Ļoti brīnišķīga funkcionalitāte, nepilns jaudas taustiņš. Izmantojot šo funkcionalitāti, mēs varam strādāt ar trauslāku materiālu, piemēram, sarkano ķieģeli vai flīzēm. Tāpat tas lieliski piemērots pie precīzas urbšanas uzsākšanas. Perforators ir aprīkots ar divām jaunās paaudzes Nuron 22 voltu baterijām ar ietilpību 225 Wh. Akumulatora pilns uzlādes cikls aizņem ne vairāk kā 55 minūtes. Esmu pārliecināts, kamēr jūs lādēsiet vienu bateriju, otru jūs nepaspēsiet izlādēt. Ko gan nozīmē šie 3 burti ATC? Tā ir aktīvā griezes momenta kontrole. Ja jums uršanas laikā iesprūdīs urbis, iekārta apstāsies. Šī iekārta ir aprīkota ar AVR, kas samazinās vibrācijas ietekmi uz ķermeni. Vai jūs zināt, ar ko atskaldāmais āmurs atšķirās no perforatora? Ar atskaldāmu āmuru var tikai un vienīgi skaldīt. Ar perforatoru var gan skaldīt, gan urbt. Ierakst komentārā, ar kuru no šīm iekārtām skaldīšanas darbus var paveikt ātrāk. Pieseko mūsu profilam, lai nepalaistu garām nākamo video, kurā mēs salīdzināsim šo abu instrumentu skaldīšanas ātrumus.